Esam Rāts laukumā, kur norisinās Rīgas Rīvija maratona otrā diena. Šeit skrējēji drīz uzsāk 42 km distanci un izskatās, lietas viņiem netraucē. Iesim aplūkot pasākumu norises gaitu. Start! Mani sauc Rūta. Maratonā es skrienu 3. reizi. Pēc bērnu piedzimšanas 2. gadu pēc kārtas es tagad piedalos. Man ļoti patīk skriet. Līdz ar to šis ir pasākums, ko es ļoti gaidu katru gadu. Cik garu distanci skries? 10 km skriešu. Kā gatavojāties? Treniņi regulāri. Katru 2. dienu mēģināju tikt skriet. Protams, ar 2 maziem bērniem ir mazliet sarežģītāk pēc darba samanedžēt, lai tiktu izskriet. Bet viss izdevās. Jācer, ka saaugstēšanās vienīgi neietekmēs rezultātu. Jūs mēģināt uz laiku skriet? Mans mērķis ir noskriet stundā, ne vairāk. Vai šodien tas izdosies, nezinu, bet tas ir tas mans tāds, ko es vēlētos. Vēl jums veiksmi! Paldies! Sveiciens arī Garbinam par raidu soli. Skrējiens bija labāks nekā es biju gaidījis. Es neesmu šogad gatavojies, bet tas nav pirmais maratons, pusmaratons. Līdz ar to zināju, uz ko eju, bet noskrēju pat labāk nekā iepriekšējā gadā. Pēdējā laikam pāris kilometri sākums bija ļoti labs. Es domāju, šodien ir izcils laiks. Nav saule, nav karsti, nedaudz arī slapjums. Pēc pulksteņa sanāk 2 stundas, tā kā 2:00 ar dažām sekundēm. Un pagājušajā gadā bija 2:01 ar dažām sekundēm, līdz ar to ļoti labi. Nākamajam gadam es jau kādu laiku plānoju skriet pilno maratonu. Līdz ar to cerams, ka tas izdosies. Izsaku izcilu pateicību visiem atbalstītājiem, un tā skaitā gandrīz apraudājos pie brīvības pieminekļa atpakaļ skrienot, kad koris dziedāja Saule Pērkons Daugava, un es atdevu piecīšos visiem tautas deju dalībniekiem. Es parasti skrienu tādas īsās distancītes. Un tad man brālis skrien maratonu, un viņš tā, beidz, mēs esam breuti, mēs nevaram skriet tā kā īsās distances, piesakamies uz lielajām, un tāds, labi, skriešu to pusmaratonu. Tākais brīdis? Kaut kāds 10. kilometrs varbūt, tad bija tāds, vēl tikpat, labi. Bet mans mīļākais mirklis bija, kad es skrēju, bija palikuši laikam vēl 2 kilometri, un es skrienu gar brīvības pieminekli, un skan lec saulītes, gan arī sāku raudāt, tas bija tik mīļi. Novēlējums skatītājiem! Ejam skriet! Vienoti skrējienā, brīnišķīgi saukļi un atbalsts pa ceļam, un lietus nav šķērslis. Kristaps Dilēvičs, Signe Lapiņa, speciāli raidījumam Kivī.